Labdien, dārgie klausītāji! Šodien mēs sākam mācīties jaunu tēmu. Būs runa par lūkšanām, un šodien ir pirmā stunda. Es domāju, ka mums katram ir bijusi tāda vajadzība saprast, kāpēc uz mūsu lūkšanām nav atbildes, vai mēs darām pareizi, tā lūdzot vai savādāk, un vai lūkšanas ir obligāts priekš kristiešiem, priekš visiem kristiešiem, vai lūkšanas ir tikai tās, kad mēs lūdzam, lai piepildās mūsu vajadzības, un vai Dieva atbilde uz lūkšanām ir atkarīga no tā, cik es esmu atklāta, vai jums ir vēlēšanās lūgt pareizāk un ātrāk saņemt atbildes. Protams, es pati arī mācos, un es nevaru pateikt to, ka man ir atbildes uz visiem jautājumiem, bet mēs runāsim vairākas stundas par to, kā mēs varam uzlabot rezultātu. Kad mācekļi uzprasīja Jēzum par to, kā pareizi lūgt Dievu, Jēzus sāka iznīcināt viņos radušos priekšstats par to, kas ir lūkšana. Jēzus diezgan daudz laika veltīja tam, lai noraidītu kļūdainās idejas, izskaidrojot cilvēkiem, kas nav lūkšana. Jēzus sāka mācīt, kā pareizi lūgt. Reliģiozas tradīcijas pārtop par sistēmu, kas ir pilna ar liekulību, un no tās ir jāatbrīvojas, lai lūkšanas patiešām dotu rezultātus. Es jums nedošu recepti, kā tieši jālūdz, bet gan padomus, kā jūs varat uzlabot savu lūkšanu dzīvi. Un ja tas, kā jūs lūdzat, jums rezultātu nedod, tad kāpēc jums nepadomāt par izmaiņām šajā sfērā? Es domāju, ka mums ir jācenšas ieraudzīt Dieva vārdā to, lai saņemtu atbildes uz lūkšanām, nevis palikt tajā, kā mēs visu savu dzīvi esam lūguši. Un daudzas lietas, varbūt ne katras, bet esam lūguši daudzus gadus un neredzam atbildes. Tad padomāsim, ko mēs varam mainīt. No nepareizām lūkšanām rodas nepareizs priekšstats par Dievu, rodas savi pieņēmumi, aizspriedumi, neapmierinātība, arī dusmas uz Dievu. Mums ir jāmainās. Dievs nemainās, un viņš arī nekad nemainīsies. Ticīgiem visā pasaulē ir savu pieņēmumu par to, kā jālūdz, un tā rodas nepareizs priekšstats par to, kas tad ir lūkšana. Tai pašā laikā ticīgie brīnās, kāpēc mēs nesaņemam vēlamos rezultātus. Dievs grib mūs labot. Bet vai mēs pieņemsim, vai mēs turēsimies pie sava, tā kā mēs varbūt gadiem ilgi esam lūguši, vai tā kā mēs esam iemācīti, vai arī pēc savu priekšstata, kā tad mums ir jālūdz. Varbūt, ka mums ir kādas tradīcijas, kas mums ir dārgas, un mēs negribam no tām atteikties. Mums ir jāpadomā katra rakstu vieta, kurā ir pieminēts vārds lūkšana. Un tad atklāsme, kuru saņemsiet, atšķirsies no tā, kā jūs esat mācījušies vai lūguši visu iepriekšējo laiku. Es redzu, ka šajās dienās kristiešu dzīvē visizkropļotākais ir priekšstats par to, kā mums jālūdz. Un paskatīsimies rakstos. Mateja evaņģēlija 6. nodaļa, 5. pants. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedarat tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielas stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Lielākā daļa kristiešu apziņā ir doma, ka lūkšanai ar liekulību nav nekāda sakara. Cilvēki domā, ja cilvēks lūdz,
kas var būt nepareizs. Tikai tāpēc, ka mēs sākam ar vārdiem Tēvs mūsu un beidzam ar vārdiem Jēzus vārdā, āmen, tas vēl nenozīmē, ka mēs lūdzām. Lielāko daļu lūgšana šajās dienās neatbilst tam, ko Jēzus teica, kā jālūdz, un tas atver durvis Sātana darbībai cilvēku dzīvēs. Pastāv pareizas un nepareizas lūgšanas. Sātans izmanto mūsu nepareizās lūgšanas, lai radītu jaunas problēmas mūsu dzīvēs, un nepareizas lūgšanas dod nepareizus augļus. Es domāju, ka tagad tas, ko es teicu, varbūt daudziem pat nepatika, jo nekad cilvēki tā īpaši nepiedomā pie tā, vai mēs pareizi lūdzam vai nepareizi, un nepiegriežam tik lielu vērību lūgšanām, kā vajadzētu. Es, protams, stāstīšu arī savu pieredzi un arī to, ko es darīju nepareizi un kā es neredzēju rezultātu un kā mans lūgšanas uzlabojās, un par visu to mēs runāsim. Esiet tādi cītīgi klausītāji, lai jūs sadzirdētu tās nianses varbūt vai rakstu vietas, kas mums ir ļoti, ļoti noderīgas, lai mēs mainītos. Dievs nemainīsies. Pirms Jēzus mācīja, kā pareizi lūgt, viņš mācīja, kā nevajag lūgt. Un Mateja evaņģēlija 6. nodaļa no 5. līdz 13. pantam. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedarat tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdam Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Āmen. Lūk, es domāju, ka katrs no jums zina šo lūgšanu, bet cik jūs esat tā pārdomājuši par katru vārdu, kas šeit ir teikts? Kad Jēzus uz zemes dzīvoja, viņam vispirms bija jānorāda uz to, ko cilvēki dara nepareizi, lai pēc tam parādītu to, kā vajag darīt. Un šodien arī tas pats notiek. Mums ir jāieraug tas, kur mēs kļūdamies, kur mēs domājam nepareizi. Un šeit, šajā lūgšanu, tādos noteikumos vai lūgšanā, mēs varam izlasīt to, kad liekuļi lūdz tā, lai rādītos citiem, lai tas būtu redzams, lai viņi priecātos paši par lūgšanu un arī citi to redzētu. Un nepļāpājiet kā pagāni. Ja? Šeit var paskatīties uz dažādām rakstu vietām, un lūgšana kādreiz pārvēršas par tādu reliģiozu, tādu vingrošanu vai vingrinājumiem. Cilvēks steidzas lūgt, lai nomierinātu savu sirdsapziņu, lai liktu Dievam kaut ko darīt viņu labā. Un tas nav pareizais motīvs.
Sirds attieksme lūkšanu laikā Dievu interesē vairāk nekā vārdi, kas izteikti tajā brīdī. Ja jūs lūdzat Dievu ar nepareizu attieksmi, jūsu lūkšana nav pareiza. Ja iet runa 5. pantā par liekuļiem, nedara tā kā liekuļi. Liekuļi no Dieva neko nevar saņemt. Kas ir liekuļa lūkšana? Tā ir lūkšana, par kuru priecājas gan pats cilvēks, gan citi par to slavē. Pat lieli upuri Dievu neietekmē, arī spēcīgas gara dāvanas viņu neietekmē. Tāda ir patiesība. Un ja jūsu darbībai tiek pievienot nepareizi motīvi, tad nav svarīgi, ko jūs darāt. Vai jūs lūdzāt mēlēs, vai pravietojāt, vai jums ir visa ticība, vai jūs gādājat par nabagiem, vai pat atdodat savu dzīvību. Nekāda labuma nebūs bez Dieva mīlestības. Jo 1. korintiešiem 13. nodaļā pirmie 3 panti par to runā. Es tagad nolasīšu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs vārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļums, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Ja jūs neredzat vēlamos rezultātus savā lūkšana dzīvē, tad pārbaudiet, vai jūsu lūkšanas ir pareizas, vai jūsu motīvi ir pareizi. Motivācija ir ļoti, ļoti svarīga. Mums, protams, vienmēr gribas atzīt, ka mums ir pareiza un pozitīva attieksme un motivācija, un mēs ceram uz vislabāko. Vai mīlestība jūs mudina uz lūkšanu? Ja jūs kritiski un objektīvi paskatīsieties uz savām lūkšanām, kāda būs jūsu atziņa? Kā jūs paši varat novērtēt savas lūkšanas? Vai jūs esat ar gadiem lūguši kaut ko no Dieva un neesat saņēmuši nekādu rezultātu? Vai tā ir dziedināšana, vai finanses, vai kāda cita lieta? Tā vai citādi jūs neredzat savā dzīvē augļus. Padomājiet. Tas nav tas, ko jūs varat pierunāt Dievu vai arī gaidīt gadiem ilgi. Patiesība ir tāda, ka ne jau Dievs neatbild uz lūgšanām, bet gan tas, ka esat lūguši nepareizi. Lielākā daļa kristiešu domā, ka ar lūgšanu palīdzību viņi var pamudināt Dievu darboties kādā viņiem vajadzīgā sfērā. Tas ir ar lūgšanu palīdzību likt Dievam kaut ko izdarīt. Tajā pašā laikā šie cilvēki tic, ka Dievs var visu, bet vēl to nav izdarījis. Ja jūsu attieksme ir tāda, tad jūsu lūgšana dzīvei ir vājš pamats. Dievs jau ir izdarījis pilnīgi visu, ko vien viņš taisījās darīt, vienu reizi un uz visiem laikiem. Jēzus dzīvoja, nomira un augšām celās. Šis viens upuris ir piepildījis pilnīgi visu, piedevis grēkus, izdziedinājis, svētījis mūs savā žēlstībā. Pašlaik Dievam nekas vairāk nav jādara, nav jāpieliek vismazākās pūles, lai kādu dziedinātu vai izglābtu. Vēstule Ebrejiem 10. nodaļa 12. pants. Bet viņš vienu upuri par grēkiem upurējis uz visiem laikiem, ir nosēdies pie Dieva labās rokas.
uz visiem laikiem un viens upuris. Dievs jau ir piedevis visus grēkus visiem. Dieva jēra pilnīgs upurs vienu reizi un uz visiem laikiem atrisināja grēka problēmu, kā priekš ticīgiem, tā arī priekš neticīgiem pagātnē, tagadnē un nākotnē. Bet tas nenozīmē, ka visi automātiski ir izglābti vai izdziedināti. Lai lietot šo žēlstības dāvanu, Jēzus Kristus upuri, katram cilvēkam tas ir jāpieņem ticībā. Visu to, ko Jēzus paveicis uz krusta. Jūs nevarat saukt dāvanu par savu, kamēr neesat to pieņēmuši. Kristiešu pienākums ir stāstīt cilvēkiem par Jēzus upuri, lai tie sāktu ticēt un pieņemtu Dieva dāvanu. Teikums lūgt Jēzu ienākt mūsu sirdī, vispār nepamatojas uz biblisku patiesību. Īsi sakot, nevajag lūgt Dievu, lai viņš izglābj. Iznāk tā, ka Dievs vēl neko nav izdarījis līdz brīdim, kad jūs lūdzāt. Tāda nav patiesība, tāpēc, ka Jēzus visu nepieciešamo ir izdarījis jau 2000 gadus atpakaļ. Izlasīsim rakstu vietu Apostoļu darbi, 16. nodaļa, no 30. līdz 31. pantam. Un izvedis tos ārā, sacīja: kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Viņi atbildēja: tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksat pestīti. Ticēt kam? Ticēt tam, ka Jēzus pilnībā atrisināja grēka jautājumu. Tagad ir tikai jānotic un jāpieņem. Jēzus jau tad ieguva dzīvības pilnību visai cilvēcei. Tagad mums uz to ir jānoreaģē. Mums tas ir jāpieņem, ko Jēzus priekš mums ir izdarījis. Ja kāds vēl nav pieņēmis glābšanu, tad problēma nav Dievā, bet cilvēkā. Un ja jūs gribat lūgt un gavēt, lai Dievs cilvēku izglābj, tad tas ir veltīgi. Dievs vairāk neko nedarīs. Ja cilvēks nav pieņēmis glābšanu, tad problēma nav Dievā. Tāpat ar dziedināšanu. Ja cilvēks lūgšanas brīdī nesaņem dziedināšanu, tad viņš nolemj lūgt un gavēt, lai Dievs to dziedina. Un es domāju, ka ļoti daudzi tā arī dara, bet Dieva vārdā teikts. Kolosiešiem 2. nodaļa, 6. pants. Kolosiešiem 2. nodaļa, 6. pants saka: tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā. Vienu reizi pieņemot piedošanu par grēkiem, mēs dzīvojam šajā stāvoklī. Tieši tādā veidā mēs pieņemam dziedināšanu, finanses un visu pārējo. Ja mēs domājam, ka mums ir jālūdz Dievs, lai kādu izglābtu, tāpat, lai kādu dziedinātu vai darītu ko citu, tas nav pareizi. Jēzus upurs ir pilnīgi pietiekošs, lai mēs saņemtu pilnīgi visu dzīvības pārpilnību. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa, 10. pāns, es domāju, daudzi to jau zina. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Visa lieta tagad ir atkarīga tikai no mums, vai mēs to pieņemsim. Daudz cilvēku nevar pieņemt dziedināšanu neticības dēļ. Mateja evaņģēlijā 10. nodaļā Jēzus teica: dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Un tā bija, tas pirmais norādījums bija viņa mācekļiem,
ka Jēzus deva savu spēku, lai viņi to var darīt. Un Mateja 13. nodaļa 58. pants saka, un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Dziedināt slimos un lūgt par slimiem ir divas dažādas lietas. Lūgšana tā nav Dieva pierunāšana, lai viņš izdziedinātu, lai viņš kaut ko izdarītu. Lūgšana ir vajadzīga priekš tā, lai ticībā pieņemtu to, ko Dievs jau ir paveicis. Dievs jau visu ir izdarījis, kas ir atkarīgs no viņa. Jēzus visu paveicis, lai katrs varētu būt glābts un dziedināts. Jūs vienu reizi noticējāt un pieņēmāt glābšanu un dziedināšanu. Tā nevar būt, ka dziedināšana ir grūtāk pieņemt kā glābšanu, jo tajā pašā laikā tas notika, kad grēki tika piedoti. Šajos abos gadījumos ir vajadzīgs vienāds ticības mērs. Vislielākais Dieva spēks mūsu dzīvēs tika izpausts tad, kad mēs piedzimām no augšienes. Tas bija vislielākais brīnums. Tas ir tas, par ko mums ir jādomā, kāda vērtība ir glābšanai, jo tad mēs saņemam pilnīgi visu, ko Jēzus ir paveicis pie krusta, mēs tajā brīdī to saņemam. Un līdz tam brīdim jūsu saimnieks bija Sātans. Viņam bija pilnas tiesības darboties jūsu dzīvē un vadīt jūs. Jūs dzīvojāt tumsības valstībā, un jūsu saimnieks Sātans vadīja jūsu dzīvi. Jūs negavējāt, nelūdzāt, negājāt uz baznīcu, nemaksājāt 10. tiesu, nepētījāt rakstus. Jūs nedzīvojāt pareizu dzīvesveidu, pirms Dievs jūs izglāba, un tas notika tāpēc, ka jūs noticējāt, ka Jēzus to ir paveicis. Vai tad var šaubīties tajā, ko Dievs jau ir izdarījis? Evaņģēlijs tā ir labā vēsts par to, kas jau ir izdarīts. Tāpēc šī vēsts ir laba, ka mums ir tikai jāpieņem. Ziņas, kuras jūs klausaties, arī vēst par to, kas jau ir noticis, tas ir pagātnē. Labā vēsts Dievs jums jau ir piedevis. Kāpēc mums neizmantot Dieva žēlstības dāvanu? Un lieta nav Dievā, vai viņš gribēs piedot, bet gan tajā, vai jūs vai kāds cits pieņems glābšanu. Dievs mums piedāvā dāvanu, vai mēs to pieņemam? To pašu var pateikt par visām dzīves sfērām. Dievs jau jūs ir dziedinājis un atbrīvojis, lai jums būtu panākumi. Lielākā daļa kristiešu lūdz, lai liktu Dievam kaut ko darīt. Cilvēki pamato šo domu tā, kā man likt Dievam izdarīt to, kas man ir vajadzīgs, kas man ir jādara, kas man ir jāizdara, lai Dievs atbildētu. Tas nav pareizi. Lūgšana ir vajadzīga, lai pieņemtu to, ko Dievs jau ir izdarījis. Daudzi kristieši vēl joprojām to nesaprot un runā par aizlūgšanām un atkal lūdz un lūdz un lūdz. Un šajās dienās ir ļoti daudz tādu nepareizu mācību par lūgšanām un aizlūgšanām. Lūgšana, tas ir process. Cilvēki parasti gaida tūlītēju atbildi. Tie nesaprot, ka vajadzīgs laiks, jo tā ir garīgā sfēra. Paskatīsimies rakstus. Marka evaņģēlija 20, tas ir Marka evaņģēlija 11. nodaļa, 23. un 24. pants saka: Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko es lūgsiet,
ticiet, ka jūs dabūsiet. Tad tas jums notiks. Jūs redzat, kas kalnam sacīs, celies un meties jūrā. Un apsolījums visu, ko jūs lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Un cilvēki ļoti bieži saka, bet es ticēju. Un visu laiku tā kā meklē attaisnojumu tam, ka ne jau Dievs ir tas, ka Dievs ir tas, kas neatbild. Nevis mēs varētu būt tā kā tie vaininieki, kad lūgšana varēja būt nepareiza. Bet Dievs visu ir izdarījis jau. Viņš neko citu nedarīs vairāk. Jēkaba 4. nodaļa no 2. līdz 3. pantam saka, jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un karojat, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Mani uzrunāja pants 2. Jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs redzat, ka skaudība ir nolikta blakus slepkavībai un visām citām kārībām. Jūs cīnāties un karojat. Padomājiet, kā skaudība ietekmē lūgšanas. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat. Jūs redzat, atkal šeit ir parādīts sirds attieksme. Tad, kad mēs lūdzam, kāda ir mums sirds attieksme pret Dievu, pret to, ko mēs lūdzam, vai mēs zinām rakstus, ko raksti saka par to. Sāmana pamācības 27. nodaļa 4. pants saka, dusmas ir nemiera pilna lieta, niknums un bargums ir nesavaldāmi, bet kas var pastāvēt skaudības un greizsirdības priekšā? Kad es lasu šo pantu, kas šeit ir pateikts, dusmas ir nemiera pilna lieta. Cik bieži jūs dusmojaties? Kā jūs reaģējat uz to, ka jūs saņemat kādas ziņas vai kaut ko tādu, ar ko jūs neesat mierā? Bet šeit ir teikts, kas var pastāvēt skaudības un greizsirdības priekšā. Vai jūs esat padomājuši par to, cik daudz skaudības un greizsirdības ir draudzēs? Vai jūs to esat saskatījuši? Un kur jūs to esat saskatījuši? Vai jūs redzat sevī kādas skaudības vai greizsirdības pazīmes? Padomājiet. Faktiski, ja jūs lūdzat to, kas nav Dieva griba, tad mums šīs lūgšanas netiks atbildētas. Cilvēki parasti saka, kā mēs varam zināt Dieva gribu? Mēs taču nekad to nevaram zināt. Dieva griba tas ir viņa vārds. Bībelē Dieva griba pateikta ļoti, ļoti precīzi. 3. Jāņa vēstule, 2. pants. Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei. Kas šeit ir teikts? Mums būs tāda labklājība un veselība, kāda būs mūsu dvēsele. Kas ir dvēsele? Prāts, emocijas un griba. Jūs paskatāties savu prātu, vai viņš ir atjaunots. Pat cik viņš būs atjaunots ar Dievu vārdu, pat tik arī būs šī labklājība un arī veselība. Kā jūs ticat Dievu vārdam? Jo Dievu vārds ir tas, kas dod ticību. Mums visiem ir vajadzīga veselība. Mēs par to daudz lūdzam, mēs par to domājam, bet ja šeit ir apsolījums,
es tev novēlu visās lietās. Ne tikai vienā lietā, bet visās lietās. Ievērojiet šos vārdus, kas saka visās, vai visi, vai neviens, vai ik viens. Un kāda tad ir mana dvēsele? Dvēsele ir prāts, emocijas. Kādas ir manas emocijas? Kā es reaģēju uz cilvēkiem, kad viņi kaut ko saka, kad mūsu viedoklis nesakrīt ar to viedokli, ko kāds saka. Kā es skatos uz to, kā es runāju, vai es cienu cilvēkus. Kāda ir mana dvēsele, prāts, emocijas un griba? Kāda ir mana griba? Vai mana griba ir visu sasteigt? Vai mana griba ir vadīties pēc Dieva vārda, vai visu darīt ātri, tāpēc, ka man vajag? Es gribu. Padomājiet, ja tas nesaskan ar Dieva vārdu, tad mana griba ir nepareiza. Un šīs lūgšanas, ko lūdzam, kas neatbilst Dieva vārdam, viņas netiks piepildītas. Tāda ir Dieva griba, lai ar jums viss būtu labi. Tāpēc mums nav jālūdz ar vārdiem, ja tā ir Dieva griba. Lai es būtu vesels, tad izdziedini. Un tad paskatīsimies vēl, kas teikts ir Mateja 6. nodaļā 10. pantā. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Jūs redzat, tavs prāts, Dieva prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Debesīs nav slimību, debesīs nav nabadzības. Debesīs, kā jūs domājat, kas tad ir debesis, ja mēs piederam pie debesu valstības? Bet Dievs grib, lai tas, kas ir debesīs, lai tā arī būtu virs zemes. Bet kā ir debesīs? Tur nav ciešana, tur nav sāpju, tur nav slimību, tur nav strīdu, tur nav dusmu. Tur ir mīlestība. Un vēlreiz atkārtosim Jāņa 10. nodaļas 10. pantu. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Padomājiet, ja Jēzus teica, ka viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Ko jums nozīmē vārds dzīvība? Tas ir tas, ko Dievs ir devis mums. Viņš ir devis šo savu dvašu, ja Ēdenes dārzā cilvēkam, ka tas tapa par dzīvu dvēseli. Jēzus atnāca, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Pārpilnība visās jomās. Kā mēs skatāmies, vai mēs tā ļoti šauri skatāmies? Jā, es dzīvoju, es elpoju. Un tas ir viss, vai tā ir visa dzīvība? Un pārpilnība, ja ir dzīvības pārpilnība, jums vienmēr būs prieks. Jūs vienmēr būsiet laimīgi par to, ka jūs esat glābti. Jēzus mums ir iedevis šo dzīvības pārpilnību. Vai jūs par to priecājaties? Vai jūs mostaties no rītiem priecīgi par to, ka ir vēl viena diena ar Dievu? Tā ir dzīvības pārpilnība. Nevis atkal rīts un atkal tas pats un atkal man jādara tas un atkal man jāiet uz darbu. Kā mēs attiecamies pret to dzīvību, ko Dievs mums ir devis? Jo Marka 11. nodaļa, 24. pants saka, tāpēc es jums saku, visu, ko es lūgdami lūgsat, ticiet, ka jūs dabūsat, tad tas jums notiks. Jūs redzat, tad, kad mēs lūdzam, vai mēs ticam, ka mēs dabūsim, ka atbilde jau ir saņemta,
tajā brīdī, kad mēs lūdzam, ka mums tas jau pieder. Mēs jau piederam pie debesu valstības. Mums tas jau ir iedots. Tad tas jums notiks, ja es ticēšu. Bet parasti cilvēki lūdz, domādami, ka tagad pēc šīs lūgšanas tad Dievs sāks strādāt. Tad Dievs kaut ko sāks darīt. Nē, viņš jau visu ir izdarījis. Viņš jau ir atbildējis uz jūsu lūgšanu. Dieva vārds mums apsola attiecīgas lietas, bet tajā pašā laikā tas uzliek arī robežas. Vārds saka, lai mēs nepārkāptu laulību vai nedzīvotu grēkā. Bet ja kāds grib šķirties un sāk dzīvot ar kādu sievieti no citas ģimenes un grib lietot pantus no Marka 11:24 un ticēt, ka Dievs dos jaunu sievu, tas nenotiks, jo šī vēlēšanās ir pret Dievu vārdu. Bet principā ierobežojumi ir skaidri redzami. Dieva vārdā ir pietiekoši daudz apsolījumu, lai mums būtu pārticība, miers, prieks, veselība un vispārējais. Vai jūsos ir Dieva miers? Vai jūs risināt lietas ar Dieva palīdzību? Vai jūs paši gribat risināt lietas? Vienkārši no zināšanām, nevis no attiecībām ar Dievu, bet no tā, ko jūs zinat, ko kāds varbūt izstāstīs jums, kādas jums ir attiecības ar Dievu, kādas jums ir attiecības ar vārdu. Visām lūgšanām ir jābūt Dieva vārda rāmjos. Mums ir jātic, ka dabūsim. Marka 11. nodaļa 24. pants vārds dabūsat ir nākotnes izteiksmē, bet jātic ir, kad lūdzam. Un cilvēki domā, ka, ja Dievs atbild, tad viņiem tas, ko tie lūdz, ir jāsņem uzreiz. Tie grib redzēt fiziski kā pierādījumu, ka Dievs kaut ko izdarīja. Cilvēki domā, ka Dievs neko nedara, ja tie neko neredz, bet pantā teikts, ka mums ir jātic, un tas būs nākotnē. Nav teikts, ka būs jāgaida ilgi, bet jebkurā gadījumā būs jāgaida. Ir jānotiek procesam. Kad jūs lūdzat, Dievs sāk darboties, bet paies laiks, kamēr jūs ieraudzīsiet. Paskatīsimies vienu rakstu vietu, Marka 11. nodaļā, 13. pants. Un ieraudzīs no tālienes kādu vīģes koku, kam bija lapas, viņš piegāja pie tā, vai tanī ko neatrastu. Un pie tā piegājis viņš neatrada nekā, kā vien lapas, jo nebija vīģu laiks. Un Marka evaņģēlija 11. nodaļā no 20. līdz 21. pantām, un arī Mateja evaņģēlija 21. nodaļā, un rīta agrumā garām iedam tie redzēja to vīģes koku nokaltušu no pašām saknēm. Un Pēters atminējies, Jēzum sacīja, mācītāji, redzi, tas vīģes koks, ko tu esi nolādējis, ir nokaltis. Un arī Mateja evaņģēlijā rakstīts, un viņš redzēja vīģes koku ceļmalā, piegāja klāt un neatrada uz tā nekā, kā tikai lapas vienu, un sacīja, uz tevis augļi ne mūžam vairs, lai neaug, un vīģes koks tūdaļ nokalta. Un mācekļi to redzēdam brīnījās un sacīja, kā vīģes koks tik ātri nokalta. Bet Jēzus atbildēja un sacīja tiem, patiesi es jums saku, ja jums ir ticība un jūs nešaubāties, tad jūs nevien tā varēsiet darīt ar vīģes koku, bet arī, kad jūs teiksiet kalnam, celies un meties jūrā, tad tas notiks. Ja šos pantus ņem kontekstā, tad vīģes koks nokalta
bet mācekļi to ieraudzīja tikai nākošajā dienā. Vīģes koks nokalta saknē. Ir jātic, ka saņemat, kad lūdzat, ka Dieva spēks izgāja un sāka strādāt, bet atbilde parādīsies vēlāk, ir jāpaiet kādam laikam. Vīģes koks nomira uzreiz, bet ārēji to varēja redzēt apmēram pēc 12 stundām. Tas nomira saknē, un tad sāka kalst lapas. Piemēram, arī, kad nogriežat puķis laukā. Puķi jau sāk mirt, process ir sācies, bet cik ilgi tā nostāvēs vāzē? Tāpat ar lūkšanām. Ir jāpaiet laikam, pirms atbildi ieraugam. Ir garīgā sfēra, un šis princips ir jāsaprot. Kā jūs varat noticēt, ja jūs to nevarat redzēt, dzirdēt, just? Daudziem cilvēkiem to ir grūti saprast, jo viņi skatās uz to, ko viņi redz, ko viņi dzird, ko viņi jūt. Ja cilvēks lūdz par dziedināšanu un tik un tā jūt sāpes, un dažiem liekas, ka ir pretrunas starp to, ko sakām un ticam Bībelei, un to, ko redzam fiziskā sfērā, cilvēki nevar savienot šīs divas lietas. Un faktiski tie negrib atzīt fizisko realitāti. Mums jāatsakās no visa tā, kas mums traucē saņemt atbildi. Dievs ir ļoti pacietīgs ar saviem bērniem, neskatoties uz viņu varbūt zemo garīgo izaugsmi un bērnišķīgumu. Dievs pacieš un pat sveitī mūs tad, kad darām nepareizi. Dievs uz mums nedusmojas, bet jūs varat lūgt pareizi, varat lūgt nepareizi. Mums ir jāmaina domāšana. Mums jāļauj svētajam garam mūs mainīt. Mums jāatver savas sirds un ausis svētajam garam, lai kaut kas mainītos. Viņš ir skolotājs un vadītājs. Svētais gars jūs ievedīs patiesībā. Jūs daudz zaudēsiet, ja neļausiet sev mainīt un mainīt visu savu lūgšanu dzīvi. Būtībā jūsu pazemība un Dieva rakstu apstiprinājumi un svētā gara vadība vedīs jūs no nāves uz dzīvību. Nāve, kas ir nāve? Ka viss paliek sliktāk un sliktāk, vai arī nekas nemainās. Bet kas ir dzīvība? Dzīvība, tā ir Dieva dota dzīvība un pārpilnība. Es nesaku to, ka es visu zinu par lūkšanām un ka man arī viss izdodas, bet es eju un gribu turpmāk iet tajā virzienā un visu slavu dot Dievam. Ja jūs neredzat rezultātu savām lūkšanām, neredzat Dieva spēka izpausmes, tad novērtējiet savu darbību. Kāpēc turaties? Kāpēc mums ir jāturās pie neproduktīviem principiem? Un neaizmirstiet, ka izaugsmi pavada arī sāpes, un tas nozīmē tikai to, ka jūs tuvojaties briedumam. Nekur nav teikts, ka garīgā izaugsme ir viegls process. Es atceros tad, kad es sāku savu lūgšanu dzīvi, es nezināju, kā lūgt. Es nezināju, kā lūgt arī tad, kad es dzirdēju, ka cilvēki saka, lai svētais gars vada. Es tik un tā nesapratu, kā tas ir, kā tad man īsti jālūdz. Un vajadzības bija ļoti daudz, un veselības nebija. Un dziedināšana, un finanses, un viss tas, ko Sātans bija sabojājis, man visas sfēras vajadzēja mainīt. Un es ticu, ka tieši svētais gars ir tas, kas mani mācīja, jo es ņēmu pantus. Neviens man to nemācīja, tas bija tikai svētais gars. Es izņēmu pantus no Bībeles, tieši Dieva vārdus, kas atbilstu manām vēlmēm. Un vēlmes bija tādas, kādu dzīvi es gribu nodzīvot. Nevis tikai par vienu kaut kādu konkrētu tēmu.
Nevis to, ko es gribu, nevis to, ko man vajag, bet kādu dzīvi es gribu dzīvot. Un es izņēmu šos pantus, un šodien es varu liecināt, tieši tas ir tas visīsākais ceļš, lai saņemtu atbildes uz lūkšanām, ir lasīt Dievu vārdu, kas dod ticību. Nekas cits man ticību nedod kā Dievu vārds. Dievu vārds dod ticību pašam vārdam, lai tas notiktu, lai tas realizētos, lai tas, kādas ir manas vēlmes, lai viņas sakrīt ar Dieva vārdu, ar Dieva gribu, ar to, ko Dievs jau sagatavo mani, lai es viņam kalpotu kaut kad. Nevis uzreiz, bet kaut kad, es saku, padomājiet nopietni. Marija sēdēja pie Jēzus kājām, un Jēzus Mariju aizstāvēja. Nevis Martu, kas gribēja kalpot. Mēs varbūt gribam darboties, mums varbūt pat nav laika lasīt. Mums tad ļoti vājas attiecības ar Dievu. Tad, kad es sāku pievērst tam uzmanību, Dieva vārds bija tas, ko es iemīlēju. Man tā patika lasīt, man tā patika domāt par to, ko Dievs ir teicis, ko Dievs ir apsolījis, kā tas ir iespējams, un Dievam visas lietas ir iespējams. Bet ļoti bieži es redzu šajos gados, pa visiem šiem gadiem, cilvēkiem ir savs priekšstats par to, par lūkšanām, par to, kā vispār dzīvē kaut kam ir jānotiek. Cilvēki, jūs klausaties daudzas lietas, ko citi māca, un es nesaku to, ka mums nav jāklausās, bet vienmēr salīdzināt to ar Bībeli, salīdzināt to ar rakstiem, vai tāda ir patiesība, un ja tur tā stāv rakstīts, tad man tas ir jādara. Tas nozīmē, ka Dievs mainīja mani, mainīja manu raksturu, mainīja manu attieksmi, mainīja ļoti, ļoti daudz lietas. Un paldies Dievam, jo tikai Dieva dzīvība, Jēzus atnāca un atnesa Dieva dzīvību mums, lai būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Tas ir prieks, tas ir miers. Tas ir tas miers, ko pasaule nevar iedot. Tā ir tā Dieva mīlestība. Viņš tik ļoti grib mums palīdzēt. Viņš tik ļoti grib palīdzēt, ka viņš devis savu dēlu, lai mēs viņu pieņemtu, lai mēs pieņemtu visu, kas Dieva vārdā ir rakstīts. Viņš nevilcinās ar atbildēm. Viņš ir atbildējis jau. Un nākošā stundā mēs iesim tālāk un skatīsimies vēl, kā mēs varam uzlabot šo rezultātu, lūkšanu rezultātu. Es domāju, ka mums katram ir kaut kas, kas mums ir jāuzlabo, ko mēs varbūt neesam ievērojuši. Neapsūdzat sevi vai citus, kas ir varbūt jums kaut ko nepareizi iemācījuši, vai arī jūs neesat sapratuši pareizi. Mēs visi mācamies, bet Dieva žēlstība ir tā, kas mums palīdz. Ne jau mēs paši varam no sevis kaut ko pielikt, ne jau mēs paši varam izmainīt savu dzīvi, bet Dievs ir labs Dievs. Viņš mūs maina, viņš dod sapratni par savu vārdu, un visa slava, gods un pateicība ir Dievam. Āmen. Tiksimies nākošajā stundā.